no visiem viņas vadītās valdības ministriem. Tā liecina Latvijas faktu aptauja. Sākot darbu premjeras amatā pērnā gada sākumā, Straujums reitings bija ar pluszīmi, tātad +24, bet šā gada novembrī Straujums darbību pozitīvi vērtēja 30%, aptaujāto negatīvu 54% respondentu, un kopā tas veido negatīvu reitingu -24,6. Salīdzinājumam pat laban vislabāko novērtējumu saņēmis aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un kultūras ministra Dāca Melbārde. Viņu reitings ir +25,9. Bet visnegatīvāko vērtējumu saņem valstī sāpīgāko jomu ministri, veselības un labklājības ministrs, iekšlietu ministra Riharda Kozlovska, kuru premjera min par savu pēcteci, reitings ir +14,9. Tāds ir Latvijas faktu rezultāts. Un šobrīd tiešraidē mums pievienojas pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. Labvakar, vai SKDS aptaujas rāda līdzīgu ainu, un kāds jūsuprāt ir iemesls premjeras un arī partijas popularitātes kritumam? Jā, ja mēs skatāmies SKDS aptauju datus, tad tie rāda ļoti līdzīgu ainu, un arī mēs šī gada novembrī, burtiski te divas nedēļas atpakaļ esam fiksējuši Straujumas kundzei, vēsturiski viszemāko vērtējumu, kur saskaņā ar mūsu aptauju tikai 25% Latvijas iedzīvotāji viņu darbību novērtēja pozitīvi, savukārt negatīvi to vērtēja 61%. Kāpēc, jūsuprāt, kādi ir iemesli? Es domāju, ka visdrīzāk iemesli šeit ir vairāk, tepat ir veseli iemeslu buķeti, jo, ja mēs paskatāmies, kādā veidā pa mēnešiem Straujumas kundzes popularitāte ir mainījusies, tad jāsaka, ka vēl šī gada vasarā apmēram tikpat daudz, cik viņi vērtēja pozitīvi, tikpat daudz vērtēja negatīvi. Tas viņas reitings tur turējās apmēram ap atzīmi 0. Bet jau šī gada septembrī mēs redzam pirmo ļoti būtisko kritumu. Tālāk oktobrī viņš krīt vēl zemāk, šobrīd novembrī ir vēsturiski zemākais mērījums. Un ja mēs atceramies, kas bija tas, ar ko šķiet mums iezīmējās septembris, tad tas, kas man nāk prātā, un tas neapšaubām šeit ir ļoti būtisks faktors, tas ir bēgļu jautājums, bēgļu krīze, kur mēs zinām no aptaujām, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji jūtas šajā sakarā nobažījušies, viņi tā kā īsti negribētu, un te jautājums ir, ko viņi ierauga šeit no valdības, kas ir tā ziņa, ko šeit dod valdības vadītāji. Un šis Straujums reitinga kritums man vedina domāt, ka visdrīzāk sabiedrība nav sadzirdējusi to, ko viņi gribēja sadzirdēt. Un tālāk sākās valsts budžeta apspriešana debate, un šeit ar, kā es saprotu, tad tā īsti apmierināts jau valstī nav neviens. Mēs redzam, ka sociālajie partneri saka, ka šis esot bijis, bezmaz tur vēsturiski sliktākais budžets, ka viņos vismazāk esot klausījušies. Atkal publiskā telpa ir pilna ar negatīvu informāciju, un izskatās, ka, zināmā mērā ap to ir maksājis Straujumas kundze. Jūsuprāt, kas šobrīd vienotībai būtu jādara, lai, runājot Straujums vārdiem, partiju restartētu, un vai situāciju spēj mainīt cits vienotības premjers? Es domāju, ka visdrīzāk, kad šis jaunais premjers šo to mainīs, bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka viegli viņam nebūs. Jā, tas viss, kas ir saistīts ar budžetu labāk vai sliktāk, bet tas ir atrisinājies, tas ir noiets etaps, jauns gads ar jauno budžetu sāksies, lai arī kāds viņš nebūtu, bet šis fons, šis konteksts, kas man šķiet šobrīd ir radījis šo valdības krīzi un premjeras demisiju, kur, ja mēs pieņemam, ka šie zemie reitingi, šis straujais reitingu kritums ir bijis faktors, tad šis fons, kur man šķiet pamatā ir bēgļu jautājums, tā īpaši jau nav mainījies. Man patīk domāt, ka pie šīs bēgļu tēmas nāksies Latvija atgriezties vēl janvārī, februārī, martā. Un te ir jautājums, kad jaunā valdība, jaunais valdības vadītājs, kas būs tā ziņa no viņa? Vai viņš spēs sabiedrībā viest kaut kādu lielāku mieru nekā tas ir šobrīd? Paldies, tas bija Arnis Kaktiņš, pētījuma centra SKDS vadītājs par Straujums un viņas pārstāvētās partijas vienotības reitingiem. Taču, kā jau demokrātijā pieņem,